Kā māte audzina mocekli? Kā māte, kurai vajadzētu mīlēt savu bērnu vairāk par visu šajā pasaulē, var domāt, ka pareizais dzīves ceļš ir padarīt šo bērnu par kādu, kurš dosies pasaulē un darīs ļaunu? Es domāju, ka daudzi no mums ir uzdevuši šo jautājumu. Un daudz no mums arī vienkārši nav ar to tikuši galā. Mēs esam domājuši, nē, mātes jau nav īsti atbildīgas. Bet šis video izplatās, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgs atgādinājums, ka indoktrinācija sākas mājās. Īpaši tagad, kad šajā nedēļas nogalē ir mātes diena. Es domāju, ka mēs visas novērtējam, kāda izskatās laba mamma, bet kāda izskatās slikta mamma un ko tas nozīmē mūsu sabiedrībai. Tikai brīdinājums par sensitīvu saturu. Šo video nav īpaši viegli skatīties. Tas bija šausminoši. Jo viņi ir tie, kurus mēs aizstāvam līdzi. Šī ir Farhata. 6 gados viņa audzināja savu dēlu kopš bērnības tā, lai viņš nomirtu jauns. Tas, kurš ir jaunāks par Mohamedu, ir vecākais no mums visiem. Mēs visi bijām vienā laivā, mums bija normāla dzīve, mēs nebaidījāmies ne no kā. Es vēlos ieteikt, lai tu vispirms noskaties šo video. Vienkārši noskaties augšējo daļu, labi? Vienkārši noskaties to, izlasi vārdus, tie ir svarīgi. Tad mēs noskatīsimies otro daļu. Dzīve ir dārga, bet mēs ne no kā nebaidamies. Mēs ne no kā nebaidījāmies. Lai skatītos. Tāpēc mums ir pašnāvnieki, spridzinātāji. Vai redzēji, kā viņi to pateica ar smaidu? Ir, bet nav no. Skatīties uz to ir ļoti grūti. Kur tu iegūsti tādu domāšanas veidu, lai ietu pa šo ceļu un it kā tev būtu izskalotas smadzenes, vai tu būtu tā ieaudzināts? Tas mani nesaskumdināja, tas mani saniknoja. Tas man šķiet pretīgi, tas ir skumji. Visa dzīvība ir vērtīga. Man tas šķiet kā zinātniskās fantastikas filma. Nesaprotami, ka cilvēki ar prieku atdotu savus bērnus nāvei. Ar prieku doties nāvē. Labi, es vienkārši gribu, lai ir skaidrs, kas šeit notiek. Šie ir kādi ar parastām mammām islāmistu kustībā, kuras pašas sevi ir piespiedušas. Vai nu viņām ir džihādistu bērni, vai arī viņas uzskata, ka viņām vajadzētu būt džihādistu bērniem, vai arī viņas vienkārši ir parastas islāmistas. Un šeit mēs dzirdam, ko viņas patiesībā domā un kam tic par savu mērķi kā mātes. Domāt, ka ir sievietes, kuras no rīta pamostas un saka, man vajadzētu dzemdēt bērnu tikai tāpēc, lai pēc tam viņu upurētu, ir kaut kas mums neaptverams. Bet ir arī svarīgi, lai cilvēki saprastu, cik dziļa ir šī indoktrinācija. Jo, ja tāda ir māte, ar kuru esi uzaudzis, māte, kura patiešām domā, ka tu esi pilnīgi aizvietojams un esi vērtīgs tikai kādam mērķim, vai tu domā, ka šos cilvēkus var atbrīvot no šādas indoktrinācijas? Tikai psiholoģiskais kaitējums no tā. Aizmirsti viņu uzskatu sistēmu, tikai psiholoģiskais kaitējums no tā, ka māte visu tavu dzīvi saka, ka labākais, ko tu vari izdarīt, ir kļūt par kādu, kurš nogalina sevi. Cik cilvēku tur ir? 4. 4, 55, bērnu nav. Pietiek, mēs paņemsim 4. Visi 4 ir prom. Šī mamma, cik tev ir bērnu mocekļu? Ir daži. 4, un es ar viņiem lepojos. Man nav pat viena dēla. Man ir tikai rīči. Tas arī viss. Kāpēc tu esi tik skumja? Es zvēru pie Dieva. Mani bērni un viss, ko viņi saka, viss ir mošais Dieva vārdā. Es gan slavu Dievam. Kau? Pateicība. Dievam. Tu zini, ne katra māte ir tāda kā viņa, ne? Upurīgā, drosmīgā sieviete, kura patiešām ir upurējusi visu, kas viņai bija. Savu dzimteni, pat savus bērnus, viņa upurēja viņu dēļ Dieva ceļā. Dievs. Es zvēru pie Dieva. Man ir 1 gadu vecs dēls, vienīgais dēls, kur audzinu, lai viņš dzīvotu. Es domāju tikai par to, kā viņu mīlēt un pasargāt. Es laidu pasaulē savu dēlu, lai viņš dzīvotu visgarāko iespējamo dzīvi. Lai viņš būtu veiksmīgs, vesels un nestu vairāk laipnības šajā pasaulē. Es domāju, ka mēs visi tā domājam. Un tomēr paskatieties uz šiem bērnu kadriem. Varone mučiniece, kura patiesi upurēja visu, kas viņai bija savas dzimtenes labā. Jūs redzat indoktrināciju. Šie ir mazi bērni, kuri runā par to, ka labākais, ko viņi varēja izdarīt, ir kļūt par Džihādistu.
televīzijā, ja? Tikai lai būtu skaidrs. Viņa pat upurēja savus bērnus Dieva vārdā. Paskaties uz bailēm. Viņa upurēja viņu labā Dieva vārdā. Tu redzi šo ierakstu un saki sev, kā tas ir iespējams? Un tad tu saproti, ka tieši tā tas ir iespējams. Šīs mammas ir tur, viņas saka, mēs esam zaudējuši savus bērnus, un tas ir pretrunā ar visu, kam mēs ticam un kas mums ir iemācīts. Tāpēc, kad mēs sakam, ka mums šeit ir īsta problēma, tas nav pārspīlējums. Indoktrinācijas līmeņa dziļums, kas tik ļoti neatbilst mūsu uzskatu sistēmai, ir gandrīz neaptverams. Man ir 1 gadu vecs dēls. Pretēji! Tas viss notiek smadzeņu skalošanas dēļ. Es esmu ļoti pateicīga. Es vienkārši nevaru sagaidīt, kad mana meita beigs to skolu, jo viņai rītdiena nav garantēta. Fakts, ka bērni tiek audzināti, lai darītu to un apbrīnotu to, mani biedē. Un tam arī vajadzētu tev biedēt. Ka tas nekad nebeigsies. Vienkārši tas fakts, ka Man ir 1 gadu vecs dēls un doma viņu audzināt nāvei. Es domāju tikai par to, kā viņu mīlēt un pasargāt. Es atvedu savu dēlu šajā pasaulē, lai viņš dzīvotu visgarāko iespējamo dzīvi, ko viņam var dot. Lai viņš būtu veiksmīgs, vesels un nestu vairāk laipnības šajā pasaulē. Tāpēc mēs visi radījām bērnus. Un tāpēc ir tik svarīgi, lai cilvēki saprastu, kad jūs sakat, ka mēs saskaramies ar indoctrination. Ir so dziļi iesakņojušos un tik ļoti neatbilst tam, kam tic rietumi, ko vērtē mūsu sabiedrība. Jūs saskaraties ar cilvēkiem, kuriem nav nekādu problēmu iznīcināt mūsu sabiedrībai vissvarīgāko lietu. Šis ir indoktrinācijas līmenis, ar kuru mēs saskaramies. Un tāpēc tas nav tikai man īsti nepatīk šāda veida cilvēki. Mums viņi ir jāizslēdz no mūsu sabiedrībām. Ir tik bīstami, ja šāda domāšana ir apkārt. Tās bija mātes, ko mēs tikko redzējām. Viņas ir pilnīgi pretējas. Tas viss notiek smadzeņu skalošanas dēļ. Es ļoti novērtēju savu bērnu. Nevaru sagaidīt, kad mana meita atgriezīsies ar autobusu. Mīlu viņu, jo rītdiena nav garantēta. Fakts, ka mazuļus audzina, lai viņi to darītu un apbrīnotu, mani biedē, jo šķiet, ka tam nekad nebūs gala. Vien tas fakts, ka tas ir īsts un tas notiek. Vienkārši saku, ja tu zini labāk, tu dari labāk. Bet kā tas būs iespējams, ja mātes ir indoktrinētas domāt un dzīvot tā, kā viņām ir iemācīts, lai to nodotu saviem bērniem? Karš beigsies tad, kad cilvēki mīlēs savus bērnus vairāk, nekā viņi ienīst mūsu bērnus. Ja jebkad ir izskanējuši patiesi vārdi, un tas ir tas, kas tev jāatcerās. Lieta, kas viņiem būtu visvairāk jāmīl, par ko visvairāk jārūpējas. Viņiem nav svarīga viņu lielajā plānā un tajā, ko viņi cenšas panākt. Tas parāda, cik ļoti viņi ir apņēmušies, cik ļoti viņi ir nodevušies, cik ļoti viņi neplāno atkāpties un apstāties. Un tam ir jābūt tev prātā. Ne tikai tas ir ārprātīgi un sirdiplosoši to redzēt, vienkārši pilnīgi sirdiplosoši, bet vēl svarīgāk, tas mums atgādina, cik patiesi traks ir šis drauds. Cik dziļi tas ir visos līmeņos, tas caurstrāvo visu. Un šiem cilvēkiem nedrīkst ļaut būt daļai no mūsu sabiedrībām, ja mēs vēlamies aizsargāt to, ko mūsu sabiedrības vērtē un par ko rūpējās – bērnus, sievietes, ģimeni un nākotni. Paldies par jūsu uzmanību šim jautājumam.